Sveiki visiem! Sāksim uzreiz pie lietas. Šajā apskatā mēs detalizēti izjauksim par reizinātājiem vēja enerģētikas iekārtu klasifikāciju. Mūsu mērķis ir demistificēt inženieru tehniskos un fizikas principus, respektīvi saprast, kā tieši, soli pa solim, mēs izspiežam to milzīgo jaudu no vienkāršas gaisa plūsmas un kādi patiešām ģeniāli tehniski lēmumi slēpjas aiz katra rotora dizaina. Būs interesanti. Tātad lūk mūsu plāns. Pirmkārt, vēja iekārtu pamatklasifikācija. Otkārt, nedaudz fizikas par spēku un spārniem. Tad ķersimies klāt horizontālās asas rotoriem, kam sekos vertikālās asas rotori, un noslēgumā parunāsim par pašu galveno – stabilitāti un sistēmas efektivitāti. Šis ceļveds mums palīdzēs visu salikt pa plauktiņiem un izveidot loģisku izpratni par tehnoloģijām. Pirmā sadaļa – vēja iekārtu pamatklasifikācija. Ja skatāmies stingri no inženērijas viedokļa, iekārtas galvenokārt dala pēc divām lietām – rotora ģeometrijas un asis novietojuma pret pašu vēja plūsmu. Bet te ir kas patiešām aizraujošs. Pievērsiet uzmanību šim milzīgajam mērogam. Mēs runājam par lēcienu no mazajām iekārtām, kas ģenerē vien 10 vai 25 kW, līdz pat grandiozām turbīnām, kas sasniedz burtiski 4000 kW. Iedomājieties to jaudu. Pie standarta vēja ātruma 12 metri sekundē šie cipari perfekti parāda inženierijas spēju pielāgoties pilnīgi jebkādām vajadzībām. Protams, jauda un izmērs ir tikai viena monētas puse. Mums konceptuāli un ļoti skaidri jānodala divi termini, kas ikdienā bieži jūg. Vēja dzirnavas un vēja ģenerators pilnīgi noteikti nav viens un tas pats. Vēja dzirnavas vai vēja turbīna veic tiešu fizisku mehānisko darbu, piemēram, pumpē ūdeni. Savukārt vēja ģenerators, ko sauc arī par vēja elektrostaciju, ir radīts ar vienu vienīgu mērķi – ražot elektroenerģiju. Un tieši šis viens atšķirīgais mērķis pilnībā izmaina iekārtas DNS un diktē visas turpmākās dizaina izvēles. Otrā sadaļa – fizika, spēks un spārni. Kā tad īsti mēs liekam tiem milžiem griezties? Dabā pamatā pastāv divi pretēji mehāniskie spēki, ko varam izmantot. Pirmais ir vienkāršs spiedspēks. Vējš fiziski stumž rotoru, gluži kā pūšot uz lapu. Un te ir āķis. Šajā gadījumā spārnu ātrums nekad un nekādos apstākļos nespēja pārsniegt paša vēja ātrumu. Bet, ja ņemam talkā aerodinamisko cēlēju spēku, spēle pilnībā mainās. Veidojas daudz ātrāka dinamika, kas spārnu galiem ļauj traukties ievērojami ātrāk par gaisa plūsmu, kas tiem pūš garām. To vislabāk var vizualizēt, iedomājoties jahtas tipa buru kuģi uz ūdens. Labs būrātājs taču spēja būrāt ātrāk nekā reāli pūš vējš, vai ne? Tieši šis pats aerodinamiskais princips darbojas arī vēja ģeneratoros. Tas burtiski uzlauž vēja ātruma limitus. Rezultātā rotori kļūst ārkārtīgi efektīvi enerģijas iegūšanā, jo tie spēja paņemt un izmantot jaudu no gaisa plūsmas ar daudz lielāku ātrumu. Tas patiešām ir izcils dabas likuma pielietojums. Un šī pati fizika vistiešākajā veidā nosaka arī to, kā turbīna izskatās. Mēs runājam par ģeometrisko aizpildījumu, respektīvi, cik spārnu ir uz rotora. Ja mums vajag ūdens sūkni, mēs gribam milzīgu spēku, jeb griezes momentu jau pie ļoti lēna vēja. Tāpēc tādi rotori izskatās kā masīvi ventilātori ar ļoti daudziem spārniem, bet elektroenerģijas ģeneratoriem vajag pretējo, tiem nepieciešams milzīgs rotācijas ātrums. Tāpēc tiem ir zems aizpildījums un visbiežāk mēs redzam tikai 2 vai 3 garus slaidus spārnus. Trešā sadaļa – horizontālās asas rotori. Tātad šie ir tie labi zināmie propelera tipa mehānismi, kas savā darbībā maksimāli izmanto nu pat minēto aerodinamisko cēlējas spēku, bet inženieriem te ir viens pamatīgs galvas sapju cēlonis, kur tieši likt rotoru attiecībā pret torni. Ja mēs to liekam pirms torņa, tas nemitīgi ir jāgroza tieši pret vēju. Tas nozīmē, ka vajag aerodinamisku stabilizātoru jeb asti, vai arī lielo staciju gadījumā virs 50 kW sarežģīts elektriskos servodzinējus. Bet, ja mēs to uzliekam aiz torņa, it kā varam aizmirst par grozīšanas mehānismiem, taču parādās ļoti nepatīkami mīnusi. Tornis aizsedz vēju, veidojot ēnu, kas rada pamatīgu gaisa turbulence, un turbulence nozīmē cikliskas slodzes, palielinātu troksni un parametru lēkāšanu. Tāds lūk klasisks un nebūt neviegls inženierijas kompromiss. Tālāk, kā jau nedaudz ieskicēju, jāizvēlas spārnu skaits. Kamēr daudzspārnu iekārtas izmanto mehāniskam darbam, dēļ lielā griezes momenta elektrības ražošanā dominē 2 un 3 spārnu versijas.
Un starp tiem tieši trīsspārnu rotori ir neapstrīdami uzvarētāji. Kāpēc? Jo tie nodrošina daudz laidenāku un stabilāku gaitu. Ticiet man, kad tās milzu lapstiņas griežas lielā ātrumā, vibrāciju mazināšana ir absolūti kritiska, lai visa struktūra vienkārši nesadalītos leizinātājos. Jāpadomā arī par ļoti praktisku lietu – par svaru. Pašā torņa augšā īpašā gondolā atrodas masīvs ģenerators un paātrinošais reduktors. Būtu daudz loģiskāk un 100 ērtāk apkopēm šos tonnām smagos elementus turēt lejā, uz zemes, vai ne? Bet lūk, realitāte. Mēģināt novadīt mehānisko rotācijas enerģiju no tāda augstuma uz zemi izrādās fiziski tik ļoti sarežģīti un neefektīvi, ka inženieriem neatliek nekas cits, kā būvēt superizturīgus torņus un nest visu šo svaru augstu gaisā. Šī cīņa ar svara sadalījumu un sarežģītajiem vēja piefiksēšanas mehānismiem mūs dabiski noved pie visai provokatīva jautājuma, vai inženierija nepiedāvā kādu rotora dizainu, kuram vispār nebūtu nepārtraukti jāgroza galva un jāseko mainīgajam vēja virzienam. 4. sadaļa – vertikālās asrotori. Un šeit ir atbilde uz nopat uzdoto jautājumu. Vertikālajiem rotoriem rotācijas ass ir perpendikulāra gaisa plūsmai. Tas nozīmē, ka tie automātiski ir darba pozīcijā pilnīgi vienmēr, vienalga no kurienes pūš. Un lielākais bonus – smago reduktoru un ģeneratoru var nolikt droši torņa apakšā. Te ir milzīga dažādība. Ir vienkāršais kausiņu tipa rotors vēja mērīšanai. Savonius rotors ar vienkāršām loksnēm lielisks un lēts risinājums spēcīgam griezes momentam. Elektrībai izmanto aerodinamisko Darjē rotoru. Savukārt Musgrove un Evansa modeļi jau piedāvā viltīgus mehānismus, kas ārkārtas situācijās un lielā vējā paši sakļauj vai pagriež spārnus drošībai. Protams, jāmin, ka šīm konstrukcijām biežāk veidojas pašas svārstības, kas var radīt nolietojumu un lūzumu riskus, taču risinājumu daudzveidība ir tiešām iespaidīga. Bet, ja izceļam vienu patiešām aizraujošu inženieru tehnisko niansi no visiem šiem, tad tas noteikti ir Darjē rotors. Tas paļaujās uz cēlējspēku un ražo milzīgu jaudu tajā sekundes daļā, kad tā lidojošie spārņi milzīgā ātrumā šķērso gaisa plūsmu. Taču tam ir viens nopietnas un diezgan komisks mehānisks trūkums. Tas nespēja pats uzsākt rotāciju no nulles. Kamēr tas stāv, tas vienkārši stāv. Lai to atdzīvinātu, stacijas ģenerators sākumā ir jādarbina kā motors. Proti, mēs sākumā tērējam elektrību, lai sistēmu tikai iegliestu, un tikai tad sākam enerģiju ražot. 5. sadaļa – stabilitāte un sistēmas efektivitāte. Kad mums ir izdevies noķert vēju un iegriezt mehānismu, priekšā ir pēdējais, pavisam nopietnais uzdevums – kā padarīt elektrisko izeju stabilu un pārvaldīt paša vēja pilnīgi neparedzamo dabu. Agrāk mēdza turbīnas slēgt pa tiešo pie tīkla, uzturot konstantu frekvenci, bet atklājās, ka tas ir briesmīgi neefektīvi pret vēja izmantošanu. Mūsdienīgāks risinājums ir ļaut iekārtai griezties ar mainīgu frekvenci. Kā tas strādā? Starp rotoru un elektrotīklu ieliek enerģijas pārveidotāju, kas kalpo kā tāds amortizējošs buferis. Kopā ar paša rotora inerciju un lokaniem mehāniskiem stiprinājumiem šis buferis it kā apēd vēja brāzmu triecienus. Iekārta necieš no pārslodzēm, efektivitāte pieaug un enerģijas kvalitāte kļūst izcila. Lūk, un noslēgumā es vēlētos atstāt vienu pamatīgu vielu pārdomām saistībā ar vēja koncentratoriem. Teorētiskā fizika mums ļoti skaidri saka, ja mēs ap rotoru uzstādītu difūzorus vai deflektorus, mēs varētu mērķtiecīgi savākt, koncentrēt un novirzīt papildu gaisa plūsmu uz rotoru, tādējādi dramatiski kāpinot sistēmas jaudu. Izklausās pēc ideāla plāna, vai ne? Tomēr, skatoties reālajā pasaulē, informācija neizbēgami liecina, ka praksē šādas tehnoloģijas gandrīz nemaz nav guvušas pielietojumu. Kas tad īsti inženierijas materiālu vai varbūt ekonomikas realitātē veido šo neredzamo barjeru, pret kuru atsitās un apstājās šī teorētiski tik perfektā ideja? Tas izcili ilustrē mūžīgo kompromisu starp zinātnes ideāliem un praktisko ieviešanu. Liels paldies, ka bijāt kopā šajā aizraujošajā ieskatā vēja tehnoloģiju mehānikā un fizikā. Ceru, ka bija izzinoši un interesanti.